visā cilvēka rīcībā jau var saskatīt gan labu, gan sliktu. Un it īpaši jau vēl, ja tas ir literatūra nevar būt tikai par labiem cilvēkiem, tad tas ir garlaicīgi. Tur ir vajadzīgi visādi gājieni. Jā, ir vajadzīga dramaturģija. Un tad šo dramaturģiju var pasniegt gan indīgi, gan labsirdīgi. Un Streičam ir tā prasme pasniegt labsirdīgi. Man ļoti nepatīk tas, ka tādas operas un teātra izrādes, kas uzrakstītas ir pirms 100-200 gadiem, ka tās it kā pārliek mūsdienās, un tā it kā pārlikšana ir ar tām reālijām. Kleitas kā mūsdienās un kaut kādi arī atribūti kā mūsdienās. Ak, Dievs, es taču neesmu tik stulba, lai es nevarētu izdomāt, ka tas, kas notika pirms 100 gadiem un ir saglabājies līdz šai dienai kā vērtība, ka tas mani uzrunā un ka man ir jādomā, kā to salikt kopā ar šodienu. Un man liekas, to var jebkurš cilvēks. Un nemaz nav vajadzīgi šie mūsdienīgie tērpi, kas man traucē. No šīs Vācijas viesmīlības man kļūst bail, jo miljons musulmaņu, tas, manuprāt, ir ļoti bīstami. Un kāpēc bīstami? Tas ir bīstami eiropeiskās dzīves ziņas uzturēšanai, eiropeisko tādu postulātu pastāvēšanai. Pat es redzēju televīzijā, ka liekas Vācijā ir jau uzcelta viena tāda baznīca, kurai nav krusta. Tātad tā jau ir pirmā piekāpšanās. Jā, tā būs tāda baznīca, kur varēšot arī musulmaņi lūgt Dievu. Viņi lūdz 5 reizes dienā. Jā, un tad tur 5 reizes dienā lūgs musulmaņi un 1 reizi nedēļā vai 2 reizes nedēļā kristieši. Un redz, un kristiešiem jau ir bailes likt celtnes čukurā krustu savu. Tad kā tad būs tālāk? Kā būs tālāk? Jo islāms ir ārkārtīgi stingra reliģija. Es negribētu teikt, ka agresīva, bet ārkārtīgi stingra. Viņa savējos tur šajā ticībā dzelžaini. Un pēc Korāna ir jādzīvo, un viņi dzīvo pēc Korāna. Mēs jau pēc Bībeles nedzīvojam, kaut arī un pēc 10 baušļiem arī diezin tā, kā kurš. Vēl tad, kad es biju Alūksnē skolniece tikai, es ļoti gribēju uz Munameģi. Es zināju, tā ir augstākā virsotne Baltijas valstīs un cik tā tālu no Alūksnes. Un tomēr tajos laikos bija tik slikti ar satiksmi, sabiedrisko, protams, kādas runas par mašīnām, kur nu. Tad tas palika tikai tādā ilgu līmenī. Un kad es apprecējos ar Vladimiru Kajaku, tad es viņam arī sacīju, es teicu, aizved mani uz Munameģi. Un viņš aizveda mani uz Munameģi. Un tāpēc es arī tai meitenei no Lāsmai, no Gulbenes, no Gulbenes, es ieliku viņai mutē to, ka viņa grib, lai viņu aizved uz Munameģi. Tad tur, piemēram, ir arī par to, ka Mirtas tante saka, nenāciet pliki pie galda. Viss redzams, kas garans, kas apaļš. To vienreiz sacīja mana mamma. To es no mammas paņēmu. Tad vēl tur bija...